Veselība ir tāda lieta, par ko es nepārtraukti esmu kādam pateicīga, jo mana nopelna tur nav. un tad reizēm liekas, ka Dievs varbūt tiešām ir kāds gēns labi nostrādājis vai kaut kas kosmosā ir saslēdzies, jo es tiešām nedaru gandrīz neko, lai tā situācija būtu apsveicama, bet tik traki nav, kā varētu šķist, ņemot vērā tos apstākļus. Bet tā noteikti ir tēma, kuras apskauž savus draudzenus, kuras rūpējas un seko un iet pie speciālistiem un velta tam laiku, jo negribētos teikt, ka man tas vēl ir priekšā, bet jā, es pieņemu, ka varbūt vajadzētu mazliet vairāk par to padomāt, bet kaut kā tajā skrējienā vispār nesanāk laika. Tā ka vispār. Tāda maldinoši vilinoša ir tā doma, ka ir 21. gadsimts un viss taču var izārstēt. Jo viss ir izdomāts, zāles ir izdomāts, ārsti ir gudri un tajā brīdī, kad būs ziepes, es vienkārši kādam piezvanīšu un pēc 2 dienām es apēdīšu tabletu un viss taču būs kārtībā. Ja? Un tad mēs vienmēr atceramies, ka tur Dievs cilvēki dzīvoja, nebija penicilīna, un taču tur, nezinu, no aklās zārnas mira, un šodien vispār tā nav problēma, it kā, vai ne? Un kad tā padomāju, es faktiski tiešām nesatraucos gandrīz ne par ko, jo, ir tā medicīna, kas ārstē, bet, protams, ka tas nevienmēr ir spēkā. Man liekas, ka tās regulārās veselības pārbaudes ir vienīgā lieta, kam es vispār cenšos pievērst uzmanību, iespēju robežās, un arī tad, kad viņas ir jāveic, es noķeru sevi pie tās sajūtas, ka, bet jā, nu. Un tad ļoti svarīgi ir tā sajūtai nebūt tai lietai, kas aizver tās durvis no priekšpuses. Ja? Kad arī tad, ja tev nav nekāds aizdoms, ka kaut kas varētu nebūt kārtībā, tu domā, bet es tagad aiziešu, un cik nav dzirdēti tie stāsti, ja? Un man viss ir kārtībā, un tad man pateiks, ka nav, un atkal viss būs slikti. Un tad es labāk neiešu. Man liekas, ka tā ir aplamākā doma, kas vispār var būt. Un ļoti svarīgi ir, man liekas, manā gadījumā arī īpaši noķert sev pie tās domas un pateikt, kas tas tagad bija, kas tā pa muļķību šito nedrīkst ņemt galvā. Un daudz drošāka ir tā sajūta, ka tu zini, ka viss ir kārtībā, nevis, ka tu zini, ka nav. Un tad tu gaidi rindā pie ārsta, lai uzzinātu, vai tiešām nav. Tad, kad es sāku strādāt tieši ar televīzijas projektiem, man liekas, un ar filmēšanām, man liekas, ka es vispār negulēju. Mēs savulaik montējām un ražojām arī un filmējām tādu projektu LNT ekspedīciju. Un tur bija pilnīgi citi, es pat neiedziļināšos tajā veidā, kā viņi tika montēti, bet es atceros, ka mēs kaut kādiem mēnešiem, droši vien kāds 3 mēnešus dzīvoju, es arī gulēju tajā studijā, ja es gulēju vispār. Un tad bija non-stop darbs un likās riktīgi forši, ka tu iedzer kafiju, uzdzer energy drinku, uzpīpē vēl tajā laikā visdrīzākais ļoti iespējams un montē nākamo sēriju. Un kaut kādā dīvainā kārtā arī bija tas spēks un enerģija. Un tikai es atceros, ka vienreiz pēc tāda ilga montāžas procesa es izgāju uz kaut kādu koncertu cilvēkos, un man likās, ka Dievs, viņi visi runā skaļi, un viņi nāk man virsū, un mana personīgā telpa ir kaut kur 18 metri, un te ir pa daudz cilvēku apkārt, un tā ir tā sajūta noteikti, kas bija tāda, ok, šis bija bišķi pa daudz, ja. Bet zin kā, man liekas, ka gadiem ejot, un tie gadi, diemžēl, iet, neatkarīgi no tā, kur ejam mēs, vai iet savu ceļu, ja, ka loģiski, ka tā spēka paliek mazāk. Un, ja es kādreiz varēju negulēt 3 naktis no vietas, tad šobrīd varbūt tā ir 1 nakts. Lai pirms tas temps samazinās, bet tāpat laikā man šķiet, ka gadiem ejot ir tikai forši, ja tu iemācies kaut ko optimizēt un izdarīt ātrāk un ātrāk nonākt tajā mērķī. Tā kā gribētos cerēt, ka tie kausiņi kaut kā izlīdzinās, vai ne? Bet tajos jaunības trakajos gados, man liekas, pat vispār nebija modē atpūsties. Tur pat skaitījās, kad tu gulēji vakar. Kāpēc? jo riktīgi forši bija strādāt diennaktī, montēt. Man tur pa vidu bija suņi, bērni, vīrs, māja. Es nezinu vispār, kā mēs to visu apvienojam. Droši vien tieši nekā, aizvien kā tagad, bet... Un vispār, ja tur kāds prasītu par sevis audzēšanu, tas būtu tāds stulbs jautājums un galīgi nevietā. Tā ir tā lieta, par ko ar gadiem ejot arvien vairāk cilvēku aizdomājas. Un arī, paskatoties spogulī, tu saproti, šitie sirmie mati varēja nebūt, jo toreiz vēl par to pa daudz biju sastrasojusies, vai vienalga, lai no kā viņi nerastos. Bet man liekas, ka svarīgi ir atrast, kā kompensēt to pieaugušo nogurumu, ar kādām metodēm tu viņu
padari mazāk iespaidu nesošu, vai ne? Un ja tu spēj, es nezinu, es pieņemu, ka jauns ķirurgs ar 2 ausīm un 2 rokām kaut ko šuj, un tad ķirurgs, kurš ir strādājis 50 gadus, tur pīpējot ar vienu roku, var izdarīt to pašu un pusstundā, un vispār nav problēma, ja, un ar cietu acīm un tiktu kā sēžot. Ja. Tad, ja tu spēj šo apvienot, tad tu vari gulēt tikai 1 nakti. Mazāk. Es mēģinu atdalīt darbu no atpūtas. Varbūt tā ir tā mana veselības kopšanas procedūra. Es mēģinu atpūtā atpūsties uz pilnu klapi un necelt telefonu un tēlot, ka es esmu tunelī. Un ļoti priecājos, ja mani kolēģi vai draudzenes, bet teiksim, kolēģi un kaut kādi partneri to pēc iespējas respektē, protams, ņemot vērā apstākļus. Un savukārt, kad es strādāju, es gribētu cerēt, ka tā veselības kopšana palīdz arī, bet, pareizi sakot, ir spēkā arī tur, jo es esmu, piemēram, novērojis, ka es ļoti, ļoti reti sēžu. Es labprāt stāvu kājās caur dienu. Ja ir iespēja filmēšanā uz 5 minūtēm apsēsties, tā nebūšu. Es stāvēšu pie tā dīvāna, drīzāk nevis apsēdīšos. Es neskaitīšu soļus, un tad dienas beigās uzskaties, cik mēs to visu nostaigājām tikai pa kaut kādu projektiņu ņemoties. Un noteikti, ka tās ir tās lietas. Vēl viena veselības kopšanas lieta, ko es esmu ar gadiem arvien vairāk mēģinu ņemt vērā, ir nebāzt mutē visu, ko kāds ir kaut kur uz galda nolicis, jo tā ir viena lieta arī, kas filmēšanās ir ļoti populāra, jo tur parasti stāv kaut kāda cepuma vai vispār diezgan kāds kaut ko ir atnesis, un tad tas iet pa apli, ja, un mēģināt uz tiem čipšiem neskatīties un uz tām ātrajām lietām un varbūt drīzāk uz kaut kādu tēju paskatīties. Un tās varētu būt tās galvenās lietas. Un vēl viena lieta, man liekas, kas man ļoti palīdz restartēties, ir ceļošana, ko es daru mērķtiecīgi reizi mēnesī. Man ir kalendārā jābūt reizi mēnesī ierakstam, ka es esmu izbraukusi no Latvijas, kaut vai uz Ligauniju, kaut vai uz Lietuvu. Un tas ir vairāk tāds smadzeņu restarts, jo tā fiziskā distancēšanās no datora vai no kaut kādas mājas darba stacijas vai vispār no darba kā tāda palīdz pastīties tām lietām svaigāku galvu. Un parastajos ceļojumos ienāk prātā visādas foršas idejas. Un, varētu tā, varētu savādāk. Jā, tas noteikti tās ir tās galvenās lietas. Tās retās reizes, kad es esmu bijusi uz masāžu vai pie kāda fizioterapeita, man ir aiz rokām, kājām aizvilcis vīrs visbiežāk, vai kaut kādi draugi man ir iestūmuši kabinetā un principā izdarījuši visu manā vietā. Tas ir tik slikti. Man liekas, ka patiesībā es zinu, tā kā ar tādām kodām trases mašīnām, kur tu viņas dzen visu sezonu, tad tu mēģini dabūt pirmo vietu, tev izpūtais vēlkās pakaļ un durvis neiet ciet, bet tu mauci, jo tāpēc, ka tur jābūt tev uz piedestāla, kaut kāda imaginatīva savējā. Un tad, kad beidzās sezona, tad sanāk visu komandu kopā un domā tā. Ko mēs ar šito varam tagad izdarīt, lai to visu salikt kopā un tagad nākamā gadā atkal varētu startēt sacensībās. Man liekas, ka tas ir drīzāk tas mans gadījums. Un arī tie pāris ārsti, ko es apmeklēju, viņi ļoti tā epizodiski tā kā, laikam sezona beidzās, tu esi nāku ar analīzēm, un tad viņi domā tā, no kur gala mēs šito sākam. Mums Ērkšķos ir tāds operators, viens no mūsu brīnišķīgiem operatoriem Jurijs Skorbugatovs un Jānis Bukums, Ērkšķu vadītājs, ir ieviesis terminu Juriji. Tas ir tāda mērvienība, kurā tiek mērīts nogurums. 10 Juriji ir tad, kad Jurijs ir aizmidzis stāvot. Bet tad tikai Jurijs, arī vispārējie aizkadrā cilvēki. Tad ir 10 Juriji, un tad vidēji mēs varējām šī 20 plus nepilnu mēnešu garumā no 0 Jurijiem līdz 10, un tad parasti ir kādi 2, 3, bet uz beigām jau cik tev Juriji, tu redzi, jau Jurijām ir 10, Jurijs jau vairs nefilmē, ja? Un, protams, tikai par Juriju stāstot arī visiem pārējiem. Tas Ērkšķis ir viens no projektiem, kas prasa ļoti daudz enerģijas. Tas nav noslēpums, bet nevis tāpēc, ka dažiem liekas, ka tur tev ir jācīnās katru dienu vai kaut kā fiziski jāizcīna savu vietu uz pasaules. Nē, viņš vairāk prasa tādu klātbūtnes enerģiju, un tas ir mazliet nogurdinoši. Jo meitenes ir ļoti atklātas, un tas prasa arī no komandas tādu ieklausīšanos un būšanu un līdzi domāšanu. Un reizēm tā domāšanas daļa tev nogurdina vairāk nekā, ja tu skrietu viņām līdzi mēnesi, mēģinātu noķert. Ja? Tāpēc tas emocionālais nogurums sakrājas, bet tas nav tāds, ka Dievs tagad gaidīsim, kad šis projekts beigsies. Viņš vienkārši, es pieņemu, ka bērndārza audzinātājām vai kaut kādiem cilvēkiem, kas dara brīnišķīgu darbu, ir tāds pats nogurums pēc garas dienas, kad tev ir tā kā rokas nolaižās.
Un, jā, tas, ko mēs ērkšķos esam pa šiem gadiem arī mācījušies un turpinam mācīties, ir tiešām neņemt, ja mēs runājam par to emocionālo, neņemt tuvu sirdī, neiesaistīties tādā personīgā līmenī šajā citu cilvēku dzīvē, jo tāpēc, ka nav gluži tā, ka slīcēja glābšana ir paša slīcēja rokās, bet arī cilvēku, kurš tev slīkst līdzi, neko labu viņš nevar izdarīt. Ja? Un tāpēc saglabāt to konstruktīvo domāšanu un nebūt, jā, tam nav sakars īsti ar empātiju, tam drīzāk ir sakars ar tādu līdzi raudāšanu, ja? vai tādu līdzi jušanu un iesaistīšanos visos procesos. Tas ir tas noteikti, kas palīdz to nogurumu mazināt. No pavasara līdz rudenim ir tas projekts, ka televīzijā ir viss saspringtākais laiks, un šogad laikam tas ir viens no tādiem top posmiem, par ko mums ir liels prieks. Jo mēs kā sākām aprīļa vidū ar projektu Sapnis citā Amerikā, kas būs skatām 360 TV un TTV+. Mēs dzīvojām mēnesi daudzos Amerikas štatos, braukājām apkārt, brīnišķīgi pavadījām laiku, faktiski bez brīvdienām, jo nebija laika. Tam visam vajadzēja laicīgi atlidot atpakaļ, lai pāris dienas pagulētu, burtiski 4-5 dienas pagulētu un mestos ērkšķos, kas ir atkal vairāk kā 3 nedēļas piedzīvojums garš. Un savukārt tagad pēc ērkšķiem ir kaut kādi Jāņi, laikam, pāris nosacīt brīvas dienas, un mēs braucam uz mēnesi uz Krētu, kur ir karsta Krēta nākamā sezona, un kas ir atkal pilnīgi cits pasākums. Runājot par gulētajām naktīm, es nezinu, bija kāda šajā posmā, ja viņa bija, tad es neatceros. Jo arī Amerikā, piemēram, mēs cēlāmies agri, filmējam līdz pat vēlam vakaram, tad, kad tu beidz filmēt, tad, protams, ir jāparunā un jāpasēž, un tas ir tikai dabīgi, to gribās visiem. Un tad mēs atbraucam uz viesnīcu, un tur es vēl dzēnu kartes līdz 3 naktī, un tad tu cēlies atkal no rīta un mauc tālāk. Un patiesībā tas ritenis tāds ir, un ērkšķos ir ļoti līdzīgi, tur tie jūrī lēnām uzkāpj. Un savukārt karsta Krēta, mēs zinām, ka mēs ejam gulēt tad, kad dalībnieki iet gulēt, un viņi neguļ tieši nekad, un viņi to nedara 3 nedēļas no vietas, tāpēc mēs arī neguļam. Pagājušajā gadā karsta Krēta pirmajās 5 dienās gulēja 4 stundas kopā. Un tad man kolēģi prasīja, vai man nāk vēl miegs, un es teicu, ka nē, vispār vairs nenāk, un tad viņi vienkārši aizsūtīja gulēt, teica, ka tagad ir jāiet un jāizguļās. Bet man šķiet, ka ieejot tajā ritmā, man ir grūtāk, ja ir tā brīvdiena. Jo pirmkārt, tu nezini, ko darīt, un otrkārt, tev izsit no tā ritma. Un tad ir grūtāk tikt viņā atpakaļ, un mazliet tā kā slinkums, sākās sevis žēlošana, liekas, ok, es taču varēju tur sēdēt un dzert kafiju, un šodien es atkal nevaru, un šonedēļ es arī nevarēšu, un arī nākamnedēļ dabūs nevienu dienu. Bet patiesībā nav jau tik traki, nav tā, ka šādi projekti būtu cauru gadu. Tas ir tāds parasti vasaras maratons, kad visi ģimene sadodās rokās, visi apsolās viens otru tolerēt un gaidīt mājās, un tu sabučo bērnus un mauc un suni. Es nezinu, ja kādam ir risinājums, tad zvaniet man un stāstiet. Jūs tad atklājuši recepti laika, visu laiku ir par maz. Viņš vispār visu laiku ir par maz laika, arī atpūšoties, guļot balī pie jūras, ir par īsu dienas. Un tad, kad tu strādā no rīta līdz vakaram un skrien, tā diena ir tāpat pa īsu. Un tad tas secinājums ir tāds, ka tu vari darīt, ko tu gribi, tev tāpat nepietiek laika visam. Iespējams, ka kāds teiks, noteikti vajag mazāk uzņemties, vajag mazāk pienākumus, bet arī man nepietika laika sakārtot māju, izgludināt, uztaisīt ēst, pabarot suni un visas tās mazās lietas, ja viņas arī tur būtu. Es pieņemu, ka viņas arī būtu par daudz, un tad vēl hobiji kaut kādu tur jāiesprauž. Ja? Ko es ar to gribu teikt, ka tas stress manā gadījumā man šķiet rodas no tās sajūtas, ka tu kaut ko nepaspēji. Un tā viena lieta, ko es arī cenšos praktizēt ar vien vairāk, un lai man lūdzu piedod visi, kurus tas skar profesionāli un personīgi, es mēģinu atmest tās, es mēģinu detektēt tās lietas, kuras es drīkst nokavēt, un es viņus kavēju. Un es viņas nedaru, un es viņas atlieku līdz aizpriekšpēdējiem, līdz 3 dienām pēc deadline. Reizēm tas sanāk nejauši, protams, bet ja ir jāizvēlas starp zin kā, ka tu krīt ar gaisa balonu, kurus tos smilšu maisus izmest, es viņus izmetu un piedodiet lūdzu visi, kuri ir nonākuši šajā kategorijā kādreiz dzīvē. Jo
Jebkurā gadījumā tā diena ir par īsu. Un reizēm atliekot šīs lietas, es saprotu, ka viņas varēja izdarīt nākamajā dienā. Jo faktiski, piemēram, es zinu, ka daudziem cilvēkiem tā ir, es runāju ar draudzenēm par to, man ir konstanti tāda sajūta, ka es gribu piedzīvot to dienu, kad viss ir izdarīts. Es gribu piecelties no rīta, un tā kā viss ir izdarīts, veļu sagludināti, māja ir tīra, darbi ir izdarīti, visi ēpasti ir atbildēti. Viss ir izdarīts, es gribu to dienu, viņa nekad nav pienākusi. Un man ir aizdomas, ka viņa nekad nepienāks. Nu, tā kā, kad tu vari no baltas lapas vai arī atpūsties, ja? Un vienmēr kaut kas ir atlikts. Un tāpēc, jā, man liekas, nevajag vienkārši par to uztraukties. Un lielākoties tās lietas, kuras šķiet... Man pat ir reizēm bijuši gadījumi, kad kaut kas milzīgi liels nobrūk. Es tagad neatcerēšos nevienu konkrētu, bet es pieņemu kaut kas tāds, liekas, ziepes. Ja? Un tad tu padomā, ok, bet kas var notikt? Pārdošu mašīnu, ja kas. Kas ir tas lielākā nelaime, kas var notikt? Būs kaut kāds sots vai būs kaut kādas sankcijas. Neviens taču visi izdzīvos beigu galā. Un tāpat arī tas reizēm atrisinās. Parasti, vienmēr. Pret to izdegšanu darbā es zinu, ka man palīdz tas, ka es visu laiku daru kaut ko citu. Es nepārtraukti uzņemos lietas, kur man nav nejausmas, kā to izdarīt. Vispār nemazāk. Dievs piedodiet, ka neviens neklausieties šito lūdzu, kurš mums projektiem naudu dod. Man lielākoties nav izdomā, vai tu vari uzlidot uz mēnesi, aizlidot. Jā, ok, mēs izdomāsim. Ja? Es, protams, mazliet pārspīlēju, bet patiesībā mēs arī cenšamies ņemt visu laiku kaut ko jaunu, lai būtu interesanti un lai būtu tas jaunatklāšanas faktors. Un tad tā izdegšana kaut kā attālinās. Tajā brīdī, kad ir jādara ilgstoši viens un tas pats, vai jāatkārto kaut kādas darbības, un turklāt jādara katru reizi mazliet savādāk, tajā brīdī varbūt ir mazliet tās sajūtas reizēm bijušas, ka nekas tiešām interesants vairs šajā dzīvē nenotiks. Ja? Bet atkal jau man šķiet, ka katram tā recepte ir sava. Varbūt reizēm cilvēki tieši nogurst no pastāvīgas jaunradas, jo cik bieži nav dzirdēts arī dažādās ar jaunradu saistītās aģentūrās, kur cilvēki ļoti ātri izdeg, jo viņiem ļoti īsā laikposmā tiek prasīts ļoti daudz inovatīvu risinājumu, un viņi vienkārši nespēja izdomāt, ko vēl izdomāt. Ja? Un tāpat laikā var nostrādāt par tramvaju vadītāju visu mūžu, kur cits vienkārši izkāptu no tā tramvaja pēc 2 apļiem. Arī runājot par to mentālo veselību, tajā brīdī, kad tiek filmēts vai tiek veidots kāds projekts, es tiešām izslēdzu visas tās neiroloģiskās pazīmes. Es nevaru teikt, es nejūtu līdzi, es neraudu līdzi dalībniekiem, es nepsikoju, ja kaut kas notiek. Es patiesībā ļoti mierīgi uztveru, kameras aplīs, labā mašīna uzsprāga gadās. Tajā brīdī, jo tāpēc, ka saprotot, ka šeit tā psihošana vai uztraukšanās vai kaut kas vispār nepalīdz. Ja? Bet loģiski, ka tās emocijas es pieņemu, viņas kaut kur uzkrājās. Un man ir pāris reizes dzīvē bijuši gadījumi, kad braucot mājās no filmēšanas, tā ir bijis pēc ēkšķiem kādreiz, tā ir bijis pēc Boksa akadēmijas 1 gadu, kad es absolūti nekontrolēti pusceļu raudu pie mašīnas stūres. Un nevis tāpēc, ka es būtu nelaimīga, vai, ak, Dievs, šis būtu šausmīgs projekts, vai kāds būtu man tur, ļaunprātīgi izmantojis, bet vienkārši tās kaut kādas tās emocijas visdrīzākais kaut kur bija nokrāmētas, un viņām ir jātiek ārā. Un tad tu kādu brīdi šausmīgi kaut kā tā to pārdzīvo, un tad pēc pāris minūtēm tu domā, ko es tagad un par ko tas vispār bija. Ja? Un, man liekas, ir ļoti svarīgi arī saprast, ka ir jābūt tai vietai, kur tu izlādējies. Un, manuprāt, arī pieķert sev pie domas, ka neobligāti tiem ir jābūt kaut kādiem tev tuviem cilvēkiem, kad tu atbrauc mājās un tad, es nezinu, bērniem stāsti, ka māja ir netīra un kas tur vai tur kāds kaut ko vēl nav izdarījis, vai vīrs nav zāli nopļaus, ja? Ka tur tu to visu izlādē, jo kaut kur tā izlādē ir jānotiek. Un teikt, ka viņa tur nav, būtu melots, jo noteikti, ka tās domas un sajūtas kaut kur sakrājās. Un varbūt to var izgulēt, varbūt to var stulbi noskatīties seriālā 4 stundas kaut kādā, ko tu pēc tam vispār neatceries, vai tu esi skatījies. Un reizēm skaties 2. reizi, man liekas, kaut kur šito es esmu redzējis, bet laikam jau 2 reizes skatījos. Ja? Un, jā, bet ļoti svarīgi ir atrast to vietu, kur pašaut vaļā, ja kaut kas ir sakrājies. Es zinu, ka man ir ļoti augsts sāpju slieksnis. Es principā varu eksistēt, nav bijis gadījums, bet ar 2 laustām kājām mierīgi kaut kur dragāt, un man ir ok. Un
reizēm, kad bišķi pa daudz kaut kādas tādas sajūtas ir pa daudz, tad es vienmēr atvainojos. Arī šobrīd var izmantot situāciju atvainoties kaut kādiem cilvēkiem, ko es strādāju, sāk bišķi burkšķēt un paliek tāds, kā tāds mūrkšķis. Man liekas, ka tādā veidā tas izpaužās tādā neapmierinātībā ar kaut kādu situāciju vai mazliet tādā skarbumiņā, bet tad visdrīzāk tā ir kaut kāda tāda fiziska sajūta, kas ir rezultējusies tajā, un varbūt tas nav pareizi. Bet jā, es vienmēr domāju, ka lai aizietu pie ārsta, man ir jāvelk, man ir jānes tā kāja sev līdzi, ja, un viņai principā ir jānokrīt, un tad es viņu pacelšu un atdošu un pateikšu. Man liekas, ka ir neliela problēma. Jā, varbūt, man liekas, mazliet traucē man šitā situācija. Bet vai tas ir maināms, es nezinu. Man ir draugi un paziņas, kur ļoti labprāt pārbauda savu veselību, monitorē nepārtraukt, un, godīgi sakot, viņi visu laiku kaut ko atrod tajā procesā. Un reizēm pusi no tā izrādās, ka nemaz nav bijusi. Tā diagnoze nav patiesa, un tad tu kādu laiku dzīvo tajās sajūtās, ka kaut kas ir noticis. Un beigās izrādās, ka nē. Un man šķiet, ka, ja tā ir viena galējība, tad es esmu tajā otrā galējībā, un droši vien, ka tā patiesība ir kaut kur pa vidu, kā jau parasti. Un tad mēs abi cenšamies no tām pusēm tuvoties tam vidum, bet baigi švaki sanāk pagaidām. Es saprotu, ka veģetīvās distonijas apkarošanai nav kaut kāds viens recepts. Cik Dievs nav dzirdēts stāsti, sākot no tā, ka ir ūdens somiņā, beidzot ar psihiatru apmeklējumu. Un, man liekas, viss, kas strādā, un tur nav kaut kāds viens recepts. Priekš sevis es esmu sapratusi to, ko es joprojām mēģinu praktizēt. Man pat reizēm liekas, ka pārāk lielā mērā es turu tukšu operatīvo atmiņu. Tas nozīmē, ka man galvā ir vējš. Un es tiešām neko nezinu. Man ir blociņš, kur viss ir pierakstīts, man ir kalendārs, kurš visu zina par mani. Man ir dienas grāmata, kur ir sapulču saraksti, e-pastā ir sagrupētas mapes, un ja man šodien prasa, ko es darīšu parīt, visdrīzākais man nav ne jausmas, labi, es mazliet pārspīlēju, bet kur, kas, cikos, kam jāzvan, es nezinu no galvas nevienu telefonu numuru, tos, ko es zināju, es aizmirsusi ļoti apzināti, un tad es domāju, cik tālu tajā visā var iet, un kurā brīdī tas pārvērtīsies par tādu, kas es esmu, kur es esmu sajūta, bet protams, ka nē, jo atroties tos veģetatīvās distonijas laikus, man šķiet, ka tas operatīvais disks vienkārši pārkarstu. Pirmkārt, loģiski, tu pārāk daudz lietām pievērs vērību, kurām nav nekāda vispār loma dzīvē piešķirama, jo viņas visdrīzākais nav svarīgs. Punkts A, punkts B, viņas pašas atrisināsies, vai arī kāds viņas atrisinās. Punkts C, varbūt vispār tas ir kaut kas izdomāts, un tu tikai domā, kā būtu, ja būtu, un varbūt tur ja kaut kāds 3., 5. variants. Ja? Un ļoti daudz tās lietas ir tādas imaginatīvas patiesībā. Plus ir vēl tās lietas, kuras tiešām nodarbina tavu operatīvo atmiņu, kuras tu griez par riņķi, tā man rīt vajag to. Un visu šo izmetot, sašķirojot starp miskasti un kalendāru, atbrīvojas milzīgi daudz tukšas vietas, un tad tu vari iet un skatīties, kā saule spīd. Un man liekas, tā ir tāda mazā meditācija, kuru es reizēm tiešām, man reizēm prasa draugi, vai ko tu domā? Es saku, neko. Uz ko tu skaties, vai ko tu tagad domā? Es skatos, kā vējš, kā pūš. Tu izklausās stulbi, vai ne? Bet man liekas, tādas mazas lietas nevajag droši vien to darīt katru dienu un visu laiku, jo tad var aizrauties. Tad var palikt pārāk tālu no realitātes nonākt, bet kaut kā tā. Tajā brīdī, kad ir jāsalabo kaut kāds mehānisks bojājums, vienalga mašīnai vai ķermenim, tas process ir salīdzinoši vienkārši. Tu aizēji, uzlīmē plāksteri, tas sadzīst un ar katru dienu paliek arvien labāk. Tajā brīdī, kad ir jārisina vai jārastē kaut kādas izdegšanas lietas vai mentālas lietas, kas ir sasāpējušas un sasniegušas kaut kādu kondīciju, tas tā nenotiek. Jo patiesībā visu laiku paliek sliktāk, un tu kaut ko dari, un nepaliek labāk. Un reizēm ļoti ilgu laiku, reizēm pat gadiem nepaliek labāk. Un tas nestrādā tā, ka tu apēdi tableti un tev vairs nesāp. Tāpēc... Jo šī nervu sistēma, es pieņemu, man tagad ārsti varēs papildināt un labot, bet viņi turpina sevi aizsargāt, viņi turpina strādāt tajā safe modā un negrib atgriezties tajā panikas līmenī, kur tu esi viņu novedusi vai novedis. Ja? Tāpēc runājot par emocionālo labsajūtu, ir ļoti svarīgi mācīties atpazīt tos sarkanos karodziņus, vai tagad modē teikt, vai kaut kāds brīdinājuma zīmes, un tajā brīdī jau novērst tos simptomus. Viņi katram ir absolūti savi. Viens piemēram, mans sarkanais karodziņš, ko es zinu, kas ir sarkanais karodziņš, ir tāds, ja mani nakts vidū kāds netīšām pamodina, un es varu noskaitīt reizrēķinu vai iet cīņā karā vārīt zupu un zinu, kur stāv, nezinu, skrūgriezis. Ja?
tad man tā domāšana nav atslēgusies, un tas ir tāds mazs jau izdegšanas pazīme. Bet, ja man naktī pieceļ, un es nesaprotu, kur es esmu, kas notiek, kas pa dienu, un visas tās parastās naktas sajūtas, tad viss ir kārtībā. Un ja es naktī pamostos ar tādu signalizācijas sajūtu, tad tā noteikti ir tā pazīme, ka kaut kas mazliet ir jāpamaina. Mana miera osta ir manas mājas. Mana miera osta ir mans vīrs, kuram ir ļoti stabila nervu sistēma un kurš palīdz tajos brīžos ar to savu stabilitāti un mieru tajos brīžos, kad man liekas, ka varētu kādam pačīkstēt, pasūdzēties vai parunāt ar kādu, ko un kā, tad viņš vienmēr iedod to trūkstošo notiņu un sajūtu un pārliecību, ka viss ir kārtībā. Man miera osta ir mani bērni, kaut gan viņi ir absolūti nemierīgi un visu laiku vāra kaut kādas ziepes, bet viņi ir brīnišķīgi, viņi ir talantīgi un lieli jau puiši. Man liekas, ka Dievs cik labi, ka tikai viņi paliek lielāki un mēs tā kā nemaz vecāki nenovecojam, bet tikai bērni aug un beigam ļoti ātri. Un man ļoti liels prieks skatīties, ka viņi pārvēršas par vīriešiem ar tādu un izjust tās rūpes no viņiem. Un nav nejausmas, kur viņi to ir iemācījušies, bet ka man atnes brokastis un pusdienas un kafiju un tēju un sačubina, un tas ir tāds brīnišķīgs sajūts. Un tad man liekas, tad viss ir kārtībā, viss dzīve ir izdevusies, visam pārējiem nav nozīmes. Jo mēs vairāk enerģijas ieguldītu tajā, ka tiešām mēs būtu atklāti, godīgi un jauki, neobligāti jauki, patiesībā godīgi viens pret otru, tad tas rezultāts automātiski sanāk labāks bez lielākām pūlēm. Un man šķiet, ka tā ir tā viena no tām lietām, runājot par tādu psiholoģisko nenoguršanu un psiholoģisko veselību televīzijā, kas man ir ļoti, ļoti svarīgi. Un faktiski es vienkārši mēģinu strādāt ar cilvēkiem, ar kuriem kopā ir būt jauki tā, lai ir tāda forša pēcgarša. Un ja tas izdodas, tad parasti arī tas rezultāts ir daudz vieglāk sasniedzams.